Manas 8. mēneša investīcijas kapitāla koda portfolio un arī par to jautājumu, kāpēc es pēdējos mēnešos neesmu investējusi fondos. Mana ikmēneša investīcijas summa ir 100 eiro, bet šoreiz atkal summa sanāca augstāka, jo es pārdevu Eckert & Ziegler akcijas, kuras bija uzlikušas augšā par 35%. Kā vienmēr es investēju Realty Income, jo Realty Income izmaksā dividendes katru mēnesi, un caur to es varu ātrāk iedarbināt salikto procentu efektu. No jauna nāk CVS Health, un šeit es tev gribu parādīt TradingView čārtā, kāpēc es izvēlējos šoreiz nopirkt mazu daļiņu no šī uzņēmuma akcijām. Skaties šeit CVS Health Corporation diagramma nedēļas griezumā. Paskatāmies mēnešu griezumā, šeit labāk var redzēt, proti pēc rezultātu paziņošanas, kuri bija negatīvi, kurs nokritās uz leju. Un tā kā kurs atdūrās pret Bollinger Band indikātoru apakšējo līniju, un šī skaitās stabilo akciju, es izlēmu mazu daļu savu mēneša investīciju ielikt šajā akcijā. Dienas griezumā tas ir redzams labāk. Earnings, rezultātu paziņošana. Mēs redzam vienā dienā akcijas nogāzās pa 18%. Šeit ir mans iekāpšanas līmenis, un mēs redzam, ka kurs strauji kāpj uz augšu, jo tā bieži vien notiek ar stabilām akcijām. Uzmetam aci pie Simply Wall Street, CVS Health, zaļā zona, labs dividendžu maksātājs, tie ir mani priekšnosacījumi, kad es izvēlos akciju, un uz leju nokritis kurs. Un parasti pie Bollinger indikātora kursi tendējas atgriezties atpakaļ vismaz pie vidējās līnijas vai pie augšējās līnijas. Attiecīgi tas ir tas, ko es apmēram sagaidu no šīs akcijas. Ja gadījumā šī mana treida ideja neīstenosies, es arī neuztraucos, jo es esmu gatava šādu akciju paturēt savā portfolio arī ilgāk. Citādāk es tev aicinu neuzrauties uz prognozēm par to, kā attīstīsies kurs, jo principā, ja mēs redzam kursu, tad kurs dažādu notikumu virzīts ne tikai uzņēmumu vērtības ziņā, bet arī dažādu politisku notikumu vai spekulāciju rezultātā. Mums vienmēr ir 3 izējas, vai nu kurs iet uz augšu, vai nu kurs iet uz sāniem, vai kurs iet uz leju. Un tad es vēl investēju mazu daļu Volkswagen akcijās, jo Volkswagenam kurs kopumā ir lejā, un es paņēmu jaunu akciju Franklin Resources. Šis uzņēmums piedar pie dividendžu aristokrātiem, un kurs šobrīd arī smuki nokrities uz leju. Jautājums, protams, paliek aktuāls, kāpēc es šos pēdējos mēnešus neinvestēju abos fondos. Paskatāmies atkal diagrammā, un tad tu sapratīsi, kāpēc. Šeit tu redzi Vanguard Old World fonda kursa attīstību. Es sāku investēt šajā punktā, un šobrīd kurs ir uzkāpis manā portfolio pa 15%, un teorētiski šobrīd kurs atrodas Eiropas biržās visu laiku augstākajā punktā. Un šeit pie RSI mēs redzam, ka indikators griežās riņķī un iet uz leju, un parasti
tas pavelk līdzi arī kursu. Un attiecīgi, ja es pieņemu, ka šobrīd kurs varētu griezties riņķī, tad es labāk pāris mēnešus izlaižu un investēju tad, kad kurs pakrītās uz leju, vai arī, paņemsim, mēneša griezumā, vai arī mēneša griezumā notiek kursa korekcija. Attiecīgi šeit es atkal varētu iekāpt un par to pašu cenu es dabūtu vairāk akcijas un attiecīgi arī lielākas dividendes. Ja kurs turpinās kāpt, tad vienkārši pēc kāda brīža es atkal ņemšu peļņas daļu, bet citādāk ar ļoti retiem izņēmumiem, ja kurs atrodas vēsturiski savā augstākajā punktā, tas nav labākais laiks jaunām intensīvām investīcijām. Un tas pats attiecās arī uz emerging markets. Paņemsim Vācijas biržu. Un šeit atkal var labi redzēt, ka kurs ir sasniedzis Bollingera indikātora līniju augšējo daļu, un es pieņemu, ka notiks kursa korekcija. Tāpēc es šajā brīdī negribu investēt, jo pēc mēneša kurs var būt pavisam citā situācijā. Ja mēs runājam par indikatoriem, tad Bollingera benda indikators ir tas kopā ar relative strengths indeksu, uz kuru rādījumiem es labprāt pieņemu lēmumus par to, ko es daru tirgū. Bet, protams, indikatori ir simtiem, un katrs izvēlās savas stratēģijas. Pašos pamatos viss ir vienkārši. Bet, protams, ka tad, kad mēs sākam runāt vairāk par detaļām, tad iesākumā viss sāk likties sarežģītāk un sarežģītāk. Bet vēl vienreiz krājplāni ir vienkārši jāizvēlās kāds stabils krājplāns un jāsaka pamēģināt. Tādi bija mani ieguldījumi 8. mēnesī. Redzēs, ko manas izvēles man nesīs un kādi ir tavi rezultāti. Un varbūt, ja tu tikai skaties, varbūt tev āķis ir jau lūpā. Seko līdzi maniem rezultātiem, un citādāk es, protams, novēlu tev, lai tavi portfolio vienmēr būtu plusā.